Stāstu par Latvijas gaļas lielopu audzētājiem sākam ar ciemošanos pie Kaspara. Kaspars ir veiksmīgs uzņēmējs, nodarbojas ar vīnogu audzēšanu, un pēc ekspertu teiktā, viņa ganāmpulks ir viens no labākajiem Latvijā. Klimatiskie apstākļi ir ļoti piemēroti gaļas lielopu audzēšanai Latvijā. Un, teiksim, tās zemes vai augsnes, kas nav tik labas graudaugiem vai citām kultūrām, tad nav problēma audzēt gaļas lielopus, jo zāle aug pie mums labi. Sienu sagatavot ziemai un skāpsienu, tas arī ir pietiekami vienkārši izņemot to, ka mums tās vasaras ir tādas salpamās. Tā ir lielākā problēma, jāķer īstais brīdis, bet savādāk mūsu saimniecībā konkrēti lopi dzīvo ārā no māja sākuma līdz novembrim, pirms vēl līdz pirmiem sniegam ganībās. Rudenī, protams, ir jāpiebaro uz lauka, jo zāle jau vairs neaug kaut kad no oktobrī, novembrī, tad nekas vairs neaug. Bet mierīgi var 6 mēnešus dzīvot ārā, un tad otrus 6 mēnešus tad mēs turam iekšā kūtī zem jumta. Tur arī pavasarī tad notiek atnešanās. Marts, aprīlis aizkavējās, tad mājā ir dzemdības ir iekšā kūtī, kas ir daudz vieglāk nekā ārā pļavā skraidīt pakaļ dzemdējošai govī. Un, tad pēc tam visi māja sākumā, vēlākais māja vidū ir ārā atkarībā no pavasara. Vai zāle ir, vai zāles nav. Un tad visi dzīvo. Visu vasaru mazie dzīvo pie mamām, zīž pupus, ēd pienu, dienā pieņemās kaut kādu 300 kg, 500 kg. Rudenī, kad viņš šķirnos, tad ir stabili pār pa 300 kg. Vai gaļas lielopu audzētājiem ir nepieciešami darbinieki? Vai tas ir tīrs ģimenes nodarbošanās veids? Teiksim, ja ģimenes galva tagad es nesēžu traktorā un pats to nedara, protams, ka vajag. Vasaras sezonā ir vairāk vajadzīgi, jo ir jāsagādā sienas, un tur, es teiktu, kaut kādi 3-4 darbinieki ir vajadzīgi, kā minimums, plus vēl aploku, remonts un taisīšana, visu tādu darbu. Ziemā jau, teiksim, uz mūsu apjomu, kas mums ir kaut kādi 60 dzemdētājs, pilnīgi pietiek ar vienu vai maksimums 2 strādniekiem, lai viņus pabarotu. Jo, tas atkarīgs, protams, no tehnikas. Ja tas ir rokdarbs, tad vajag vairāk cilvēku, ja tas ir viss mehanizēts, daudz vienkāršāk. Un dzemdību laiks, tie marts, aprīlis, tas ir atbildīgs periods, kad vajag vienkārši dežūrēt un skatīties, vai tās dzemdības notiek, vai sākušās vai nav. Un tad vetārs pieslēdzās, tas atbildīgākais periods gadā ir. Lielākā daļa gan teles, gan buļļi, principā ir vaislnieki, derīgi vaislēji. Protams, kad ir jābrāķē tie, kuriem mazāk pieaugumi vai tur, problēmas mātēji ar pienu bijuši vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, teiksim, teles 80%, 90% ir labas vaislēji, buļļi ir kaut kādi 50% vaislnieki, es domāju, pietiekam labi, jo mums ir laba ģenētika. Lopi ir pirkti Vācijā un pirkti Francijā. Tur nav iemeslu, kāpēc tos vaislā neizmantot. Aktīvā sēja beigusies, košana beigusies. Tagad mēs droši varam apskatīt arī gaļas lielopu nozari, vai ne? Tāpēc brauksim ciemos pie Kaspara Ādams un Baltijas izsoļnava, kas ir vienīgais šāda tipa uzņēmums Baltijā, kas nodarbojas ar lielopu eksportu, kas nodrošina Latvijā panākumu šajā nozarē. Tad apskatīsim, kā Kasparam iet. Sveiks, Kaspar! Sveiks, Jāni! Sveiks! Jūs atrodaties Nerdas novadā Mazeles pagastā krastos, pie Leišmals pašas. Te ir blakus netālu lielopu saimniecība maniem vecākiem, kam pieder ap 200 lielopiem, Chevrolet un Lima Siementāla krustojumi.
Un paralēli te notiek arī Baltijā darbojās Baltijā vienīgais lielopu izsoļnams, kur notiek tieši lielopu izsoles. Tās notiek cauru gadu, jau otro gadu šis ir 2. gads, ka katru mēnesi regulāri notiek tirzniecība ar lopiem. Un apjoms no sākuma izsolēs bija kaut kāda 70 līdz 100 bullīši, tad tagad tas ir 300, 400, pat 500 gabali. Tiek pārdot vienā reizē. Te ir kārtas numurs, te ir identitātes numurs, katram dzīvniekam savs tas numuriņš. Tiek ringā dzīts katrs šitāda grupiņa, kaudīt ar bullīšiem, kuris sazortēti, sašķirot vienādā svarā, vienādā plus-mīnus vienādā svarā, vienādā stilā. Viņi tiek izdīti ārā, ja nevienam iebildumu nav, visi 9 uzreiz tiek pārdot. Nepārdot pa vienam. Ne. Ja viņam ir iebildumi, tad kādu izceļ ārā, bet tā viņš uzreiz visu tiek pārdots. Tāpēc visi te sakāt, es tā kā sataisu tādus paciņus un piedāvāju, ja? Ko šīs izsoles nozīmē? Lopu izsoles neko neatšķirās no gleznu izsolēm, no mašīnas izsolēm, tādā ziņā, ka izsoles burtiskā nozīmē, tas ir vienkārši alternatīvs tirgošanās veids, ko es piedāvāju saimniekiem, jo, ja tradicionāls tirgošanās veids ir pa saimniecībām braukā uzpircēji, pircēji vai kā viņus tur sauc, kas pērk lopus, un viņi jūs vienojaties, un tad tālākais ir tas process, vai tā nauda tiek samaksāta vai netiek samaksāta, vai tie lopi tiek paņemti vai netiek paņemti. Tas tālākais ir tāds vairāk vai mazāk neskaidrs, vai citreiz ir, kā jau kurš uzpircējs tur darbojās, ja? Respektīvi, saimniekam es piedāvāju, kad es uzņemos atbildību par visu par tiem lopiem, es par to tirzniecību, mēs vienojamies par pamatu summu, kā tev ir garantēta, plus, tā kā tā ir izsole, es nezinu, cik viņa augsta būs, ja? Krievija ir izrādījusi interesi tā kā iepirkt lielopus gaļas, ja? Turcija iepērk, bet ir jāsaprot to, ka tās valstis lielās, kas tā kā izrāda interesi un kuras kaut ko iepērk, tie pircēji, kas atbrauc, viņi atbrauc un pasaka, es gribu vienā reizē nopirkt 1000 lielopus, es gribu vienā reizē nopirkt 500 gabalus, tādā lielam. Un viņi visi spēlē, tie ir ļoti lieli spēlētāji, tādā ziņā, kad, lielas kompānijas. Kad mēs uz tā fona esam tādi, tādi maziņi, mēs ar kaut ko vienmēr, tāpēc jau visi saka, ka Baltijas valstīm jāsanāk kopā, lai kaut ko globāli ietekmē, tādā ziņā pat nevis ietekmēt, bet konkurētspējīgi piedāvāt. Tāpēc saku, ka no sākuma jau bija 70, tad to drosmīgo, uz visām jaunām lietām viss jau skatās ļoti tā piesardzīgi, tas ir labi, ka viss nemetās iekšā. Bet tas tā kā no mutes mutē lēnām ir aizgājis, un jau 2. gadā, jau šogad jau kāds stabili mums ir, regulāri 200-300 lopi. Ja pirms tam bija regulāri 100 lopi, izsolēs tagad ir 200-300, un decembrī pagājušā bija 550. Tā kā darbi jau runā paši par sevi, un tāpēc tās reklāmas tās ir tikai tādas. Raitis ir viens no jaunajiem zemniekiem, kas nenobijās no grūtā izaicinājuma, atjaunojot padomju laika fermas un stabili ik gadu palielina savu ganāmpulku. Protams, bez Eiropas atbalstas to nebūtu, tas droši vien būtu 3 sienojumi, vai ar saviem spēkiem mēģināja saremontēt šai ēkai jumtu, kaut gan te bija bēdīgi, te jau bija pusjumts aizvests projām, tad, kad tas vēl nevienam nepiederēja. Par jaunajiem projektiem tas ir tā. Neatbalstu politiku, kad izaudzē goju baru un tur viņu mežā, un pēc tam domā, kur viņu pēc tam liks, ir labāk tad esošās ēkas atremontē, lai viņas nesagājušās, būs, kur to visu ievietot, un tad arī kāpināšu dzīvnieku skaitu. Paldies par atbalstu, lai gan jāsaka arī lauku atbalsta dienestam, vai ne? Noteikti, tā sadarbība ar viņiem. Noteikti lauku atbalsta dienestam paldies, jo sadarbība ar viņiem ir ļoti laba. Visādā ziņā, ja arī bijuši kādi sarežģījumi, vēršos un visu mēs esam atrisinājuši. Nav bijis slikta pieredze. Gaidīsim ir nākamo plānošanas periodu un iespējamos atbalstus jaunajiem lauksaimniekiem no ministrijas. Jā, protams. Par to mēs esam, lai jaunajiem lauksaimniekiem būtu. Un priecājos par konkurenci nozarē, nevis par to, ka kādam iet slikti. Konstrukcijas un liksit to likt arī jaunu. Pēc pāris dienām mēs pēdējās nocēlām šīs te kastes, kas šeit stāv gar malku. Kas tālāk te ir paredzēts? Turēs zīdītāju govs, teļus, buļļus nobrojumi. Šeit tā kā ganāmpulks ir šobrīd tikai 115 dzīvnieku vēl.
bet strauji. Nu, cik iespējams, ar savu atražošanu un bišķīt piepērkam klāt aug. Un šobrīd ir pilnībā aizpildīta šī iepriekšējā sezonā pabeigtā kūts. Un viss, kas nāks klāt, vajadzēs jau jaunu vietu, kur tam atrasties. Tad es pārvietošos uz jauno kūti, daļu līdz šeit. Arī būs karantīnas telpa. Nebūs tāds variants, ka visi dzīvnieki, gan nopirktie, gan mani esošie stāv vienā telpā. Kā ir veidojies tavs ganāmpulks? Tāpat kā vairums gaļas lielopu ganāmpulku sākumā krustojās ar pienegovju šķirnēm, tad atmet pienegovis, jo viņas ir neizdevīgas, viņas ir jāslauc mazām saimniecībām, šis te ikdienas darbs nav izdevīgi. Vienkārši krustojot, visu laiku mainot vaislas bulli, gaļas šķirnes. Un tā ir līdz pat 100% gaļas šķirnei nokļuvis Hereford šķirnes vaislnieku mēs izmantojam. Mēs zinām, ka aktuāla lieta ir Latvijā neizmantojamais zemes potenciāls. Tā ir tāds ļoti labs piemērs īstenībā, kā šīs nekoptās platības, teiksim, ar gaļas lopiem var noganīt un laika gaitā arī atbrīvoties no krūmiem un kokiem. Izstāst, kas un kā te ir bijis? Nu, te ir vietām redzami cēlmi uz 2003. Gadu. Uz 2003. gadu šeit tika nofotografētas tādas atsevišķas platības, kur tie krūmi nebija. Tās ir šobrīd blokā, kurus es varu iesniegt uz maksājumiem, un to es arī daru. Bet, kā redzams, šeit ir nācis vēl vairāk klāt, un arī nāks šie koki dzīvniekiem ganoties, paliek arvien mazāk, un lauksaimniecības zeme paliek vairāk. Principā tā ir zeme, kas 20 gadus bija aizlaista un nekopta. Jā, 20, varētu teikt, 20 gadus te neviens neko nebija darījis. Un jācer uz to, ka tad, kad es tomēr šos kokus un krūmus būšu dabūjis projām ar saviem gaļas lielopiem, kad lauka atbalsta dienas nāks pretī, ļaus man veikt bloku precizēšanu un iekļaus šo teritoriju uz maksāt tiesīgām platībām. Kā mēs zinām, ir lauksaimniecības nozare pārstāvi krietni gados jau. Vidējais vecums ir jau stipri pāri darbaspēju vecumam. Un tas arī viens no galvenajiem iemesliem, bet, protams, arī tas, ka ne jau visa teritorija ir pārklāta Latvijā ar lauksaimniekiem. Ir vietas, kur viņi pietrūkst. Un, ja mums būs jauni un izglītoti cilvēki, tad viņi gribēs un darbosies šīs zonās. Šīs kur varbūt, kur nav šī lauksaimniecība vēl attīstījusies. Un pierējis, manuprāt, tas ir arī ļoti labs piemērs tiem pilsētniekiem, varbūt arī tiem jauniešiem, kam laukos ir kaut kāda īpašuma, bet kas nezinu, ko ar to visu iesākt. Varbūt nav iespējas pievērsties augkopībai, piena lopkopībai, tad gaļas lopkopības nozare ir ideāls variants, teiksim, jā. Ar nelielām zināšanām, ar nelieliem finansiālu ieguldījumiem, teiksim, mēs laika gaitā varam arī kaut kādu atdot. Šis arī būtu aicinājums tiem Latvijas iedzīvotājiem, kam ir kaut kāda īpašuma un ir vēlmi tos pārdot tos vietējiem lauksaimniekiem, pārdot tos vietējiem jauniem lauksaimniekiem, nevis atsevišķiem ārvalstu fondiem, kapitālu, investīciju bankām un tā tālāk. Vai arī kā negribētos kaimiņam, bet ja tas ir gados jauns, tad zini, ka viņš saimniekos vēl ilgi, un tad tas nozīmē, ka tā zemīte būs drošās rokās. Tomēr vajadzētu padomāt par to. Šī bija kārtējā Jauno zemnieku kluba veidotā video filmiņa par Latvijas lauksaimniecību, par Latvijas lauksaimniecības nākotni. Konkrēti šī filma bija veidota par gaļas lielopu nozari, pirms tam bija atsevišķas filmas gan par augkopības, gan par piena lopkopības nozari. Tas bija mūsu jauno lauksaimnieku redzējums. Ar kuru mēs vēlējāmies iepazīstināt gan profesionāļus, gan sabiedrību kopumā, lai parādītu, ka ir jauni cilvēki un ka šīs ir visas tās nozares un ir vēl ļoti daudz nozares, kas Latvijā labi spēj attīstīties un kur biznesa notiekās. Un tādā veidā parādīt jauniem cilvēkiem, ka ir vērts nākt, izglītoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē un visās lauksaimniecības skolās, jo darba ir daudz.
Kāds varbūt arī teiks, ka šīs te govs nav pašas labākās pasaulē, vai šī zeme ir tāda, kāda viņi ir. Bet tas tāds īsts ieskats reālā situācijā, ar ko jaunie lauksaimnieki sāk. Un galvenais ir skatīties nākotnē, kas būs šeit pēc 10 gadiem, cik smuks govs būs raitim pēc 5, 10 gadiem un tālāk. Un cik sulīgas teikt, ka mēs varēsim baudīt kādreiz pie raita smukā vasaras vakarā.